Zaļo kursu Eiropā izdomāja kapitalisms. Tas atrada veidu, kā likt visiem pirkt mirstošas tehnoloģijas un pārāk dārgās mantas, vienlaikus justies morāli pārākiem. Tagad jāiepērk jaunie elektroauto, nevis tāpēc, ka ļoti vajag, bet tāpēc, ka ar benzīnu braukt ir slikti. Jāiekārto uzlādes stācijas šiem auto ik pa 100 kilometriem, jo citādi var nedabraukt. Jāpērk saules paneļi. Tie ir izgudroti sen, pirmos industriālos uztaisīt 1954. gadā, bet tos nevienam pa lielam nevajadzēja, līdz parādījās zaļais kurs. Tagad tos vajag uz katra jumta, bet kas notiks pēc 30 gadiem, kas noklās visu pasauli ar plasmasu, par to neviens nedomā. Nākamais – vēja turbīnas. Tas pats stāsts, izgudrotas jau sen, bet cik daudz resursu vajag, lai tās saražotu, un cik vajag, lai tās ikdienā uzturētu, un kur pēc 30 gadiem liksiet visas šīs konstrukcijas, arī tās nevienu morāli pārāko neinteresē. Visiem tagad ir obligāti jāsiltina mājas, jo nedrīkst siltināt apkārtni. Bet vai saprotat, cik daudz dažādu materiālu vajag nopirkt, lai nosiltinātu māju? Visas mājas nosiltināt. Tad jāliek siltumsūknis nosiltinātajā mājā, jo tās nav ogles, tā nav malka, nav gāze, tā tad superdabai draudzīgs. Bet patiesībā tas izgudrots arī sen un ir dārgs. Un ja elektrība pazūd, jūs nosalsiet, jo tā ir jūsu pamata apkurs sistēma. Drošības jautājums. Elektrība var pazust, tātad pērciet ģeneratoru un baterijas. Un kad māju nosiltināsiet un nopakosiet, tā sāks pūt. Nu tad vēl ventilāciju klāt nopērkat. Bet dabīgo materiālu koku visu laiku samazina. Kas ir vietā? Viss ir mākslīgs. Tikai pērc. Un to visu ražo Ķīnā un citās valstīs, kurām zaļā kursa nav, kur ir tikai sautīgās intereses. Eiropa pērk un kļūst zaļāka, Ķīna tirgo un kļūst bagātāka. Kopējais izmešu daudzums, ja ne pieaug, tad noteikti nesamazinās. Pilna Eiropa ar kreisajiem lietderīgajiem muļķiem, kas kvēli tic, ka glābs planētu. Uz argumentiem, ka bez Eiropas neviens neko neglābi, viņi atbild, mēs esam pionieri un turpina pirkt. Un citi turpina ražot, lai šiem būtu ko pirkt. Kurš to būtu domājis, ka lielākie kapitalisma virzītāji ir kreisie?